7. decembra rītā Suntažu vidusskolā vēsturisks brīdis. Pirmo reizi pagastā darba vizītē ieradies Latvijas valsts prezidents. Andris Bērziņš iepazinās ar skolas darbu, vēsturi un nākotnes plāniem, kā arī tikās ar skolēniem un pedagogiem. Vizītes mērķis esot iepazīties ar izglītības situāciju lauku skolās. Skolā patīk? Jā! Šeit tomēr ir skola ar ļoti ilgām vēsturiskām tradīcijām, un man tas vērtējums, ka te tomēr ir viena no tām vietām, kur tas iet ļoti labā virzienā. Ja piecgadīgie, kas ir vairāk kā parasti, tas liecina, ka tomēr tas virziens ir pozitīvs, un arī faktiski skatoties, ja 12. klasi, tagad 18 bērni, tas ir tiešām, tai skolai nākotnē, viņi dara ļoti labu darbu, un šeit ir salikts viss praktiski no dzimšanas līdz visu laiku ar skolu saistīts, gan pirmsskolas, gan šī bērnu dārza. Neskatoties uz to, ka kopējais bērnu skaits Ogres novadā sarūk, Suntažu vidusskolā tas saglabājoties nemainīgs. To apstiprina arī vidusskolas direktore. Audzēkņu skaits esot stabils – 278, bet izmantojot iespēju ar prezidentu skolas mācību spēki pārunāja vairākus izglītības nozarei sāpīgos jautājumus. Es tā pati īpaši neveiksmīgā tātad nauda seko skolēnam, tātad sistēma, tie paši arī nodrošinājums ar mācību līdzekļiem. Mēs gan iespēju robežās mācību grāmatas viss nodrošinām, bet ar darba burtnīcām mums ir tā, kā ir. Ja? Un es ceru, ka mūsu gan prieki, gan rūpes, gan vajadzības tiks saklausīts, jo tās nav tikai mūsu rūpes, tas ir viss Latvijas izglītības sistēmas rūpes. Vizītes laikā pārunāta tēma par praktisko nodarbību ieviešanu skolās, kā skaidro prezidents, lai skolēni pasaulē nepazustu, esot svarīgi mācību laikā apgūt ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas. Ir ne tikai tā akadēmiskā izglītība, ko mums piedāvā vispārējā izglītības sistēma, bet arī profesija tāda, kas viņam ir tuva sirdī, kurā viņš var ielikt sevi un arī ar kuru viņš var izdzīvot un kas būtu konkurētspējīga darba tirgū. Un ne tikai mūsu valstī, bet arī plašākā ārpus mūsu valsts robežām. Un tādēļ es arī redzu tuvākos uzdevumus turpināt šo diskusiju ar mūsu vidusskolām par iespējām atrast savu nišu paralēli akadēmiskai vidusskolas izglītībai, apgūt arī kādu profesijas ievirzi. Neesot variantu, ja grib dzīvību laukos, skolām esot jābūt. Tā par kopējo situāciju runā prezidents Andris Bērziņš. Atvadoties prezidents no skolas darbiniekiem un vadības saņēma ielūgumu uz Suntažu vidusskolas 100-gadi 2020. gadā. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.